Labdien, skatītāji! Atrodos Salacgrīvā, ir 10. aprīlis, pūš augsts ziemeļu vējš pie jūras, ir 0 grādi, bet ir sajūta tā kā mīnusos. Lai vai kā, Salacgrīva ir skaista visos gadu laikos. Es šo pilsētu pazīstu jau kopš agras bērnības. Pareizāk sakot, šo vietu, brīnišķīgo skaisto vietu. Un toreiz jau Krievu okupācijas laikā šeit bija maz cilvēku, jo Krievu kolonisti un okupanti bija iemīļojuši vairāk Majorus, Jūrmalu, nevis šeit, pārāk tālu no Rīgas. Un tomēr šeit bija vides piesārņošanas problēmas, jo šeit bija jau toreiz zivsaimniecība, brīvais vilnis, kas piesārņoja jūru ar saviem ražošanas notekūdeņiem. Un šeit bija arī tāda veca pilsētas notekūdeņa attīrīšanas iekārta celta Krievu okupācijas laikā, kas praktiski neko neattīrīja. Un visi cilvēki zināja, ka labāk tur pie tās iekārtas nepeldēties, labāk paiet tālāk. Tā Salacgrībā bija problēma. Taču tai vairs nebija jābūt problēmai pēc 2009. gada. Jo 2009. gadā māja vidū Salacgrīvā Lauteros ganību ielā 4 notika svinīgā Salacgrīvas jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atklāšana. Māja beigās atklāja arī dzeramā ūdens atzelžošanas staciju. Silu ielā 7. Šie vēsturiskie, leģendārie, gadsimta un vērtīgākie Salacgrīvas objekti, kā tie toreiz tika dēvēti laikrakstos, tapa Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros. Ūdens saimniecības attīstība Austrumu Latvijas upju basēnos. Projekta kopējās izmaksas bija aptuveni 4,2 miljonu eiro. No tiem 65% bija kohēzijas fonda līdzekļi, 18% valsts un 17% pašvaldības līdzekļi. Attīrīšanas iekārtas izmaksāja 2,9 miljonu eiro, bet atzelžošanas stacija 1,3 miljonu eiro. Lūk, citāts no Eiropas Savienības kohēzijas fonda mājaslapas. Tagad visi kanalizācijas ūdeņi no Salacgrīvas un Kuļvižiem tiek padoti uz jaunajām attīrīšanas ietaisēm, kur tiek atbilstoši attīrīti. Tādējādi vide vairs netiks piesārņota un ievērojami uzlabosies gan ūdens kvalitāte Rīgas jūras līcī, gan izplūdes kvalitāte un dūņu apstrāde, kas tagad pilnībā atbilst Eiropas Savienības direktīvām un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Un lūk vēl viens citāts. Jaunās dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas nodrošinās iespēju Salacgrīvas iedzīvotājiem saņemt tīru un normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Citāta beigas. Savukārt Salacgrīvas mērs Dagnis Straubergs laikrakstam Lauseklis 2009. gadā atzina, ka abu jauno objektu darbību iedzīvotāji uzreiz nesajutīs un rezultātu baudīt nevarēs. Jāsaka, ka es kā Salacgrīvas iedzīvotāja tā dēvēto gadsimta celtņu darbību un rezultātu dabā vēl līdz šim neizjūtu un neredzu. Visus šos gadus saskaros tikai ar smirdošiem notekūdeņiem Salacgrīvas jūrmalā, ar veselības inspekcijas ieteikumiem piesārņojuma dēļ vasarā nepeldēties, īpaši jūlijā, kad ir viskarstākais laiks. Ar to, ka pēdējos gadus biežāk jāmaina ūdens filtri mājā, jo tie paliek brūni no pārāk lielā dzeles daudzuma. Un saskaros arī ar šādiem te pakalpojumiem neatbilstoši augstām izmaksām. Man pa šiem 16 gadiem, kopš atklāts modernās attīrīšanas iekārtas Salacgrīvā, bet tāpat laikā redzams un jūtams piesārņojums jūrā, ir sakrājušies daudz jautājumu, kurus es uzdevu vides centra speciālistam, kura vārdu neminēšu, lai nesagādātu viņam problēmas.
Bet paldies viņam par kārtīgām atbildēm. Jā. Man ir jautājumi par vides centrs.lv publicētajiem datiem. 2 ūdens. Jā. Man interesē tieši SIA Salacgrīvas ūdens pārskati par Salacgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Ganību ielā 4 Salacgrīvā. Tur ir ziņots, ka 2022. gadā un arī pirms tam Salacgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vidē novadīja normatīvi tīrus komunālos notekūdeņus, iekavās ar attīrīšanu. Bet tad 2023. un 2024. gadā tabulās uzrādīts, ka vidē ir novadīti normatīvi netīri komunālie notekūdeņi, iekavās ar attīrīšanu. Kā tas ir jāsaprot? Principā tā tad, attīrīšana, bez attīrīšana tas tā kā skaidrs, vai ir gājuši cauri attīrīšanai vai nē. Jā. Tātad, ja ir pazīme ar attīrīšanu, tātad notekūdeņi vismaz ir izgājuši cauri attīrīšanas iekārtām. Ja? Tālāk, kas attiecās uz normatīvi tīri, normatīvi netīri. Tur ir jautājums par to, vai ir tātad pēc attīrīšanas atbilduši normatīviem šie te notekūdeņu tīrības kritēriji. Vai kaut kāds kritēriji, tā varētu teikt. Ja? Un attiecīgi tātad, ja viņi uzrādās kā netīri, ja? Tad visdrīzākais, ka kāds... Tur ir īstenībā diezgan sarežģīti, tur ja skatās tīri pēc normatīviem aktiem, tad ministrs kabineta noteikumos numur 34 diezgan sarežģīti taugēt, kā tur nosaka to atbilstību vai neatbilstību. Ja? Tur ir runa par kaut kādu parametru skaitu, kas gadu laikā, teiksim, nav atbilduši šīm prasībām. Ja? Un tātad, ja viss ir pareizi, ja neviens nav kļūdījies, ja visi sapratuši pareizi, tātad tas visdrīzāk nozīmē, ka no tādas analīzēm, kas gadu laikā tikuši veikts, kaut kāds noteikti daudzums ir bijuši, kā saka, neatbilstošas. Respektīvi, piesārņojums bijis lielāks nekā viņam būtu bijis jābūt. Tātad droši var teikt, ka pēdējos 2 gadus, 2023. un 2024. gadā, no Salacgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Baltijas jūrā oficiāli tika novadīti neattīrīti komunālie notekūdeņi. Faktiski. To es uz sitienu es nevaru apgalvot, ka tas tā ir, ja, bet tātad, ja pārskatā tā ir norādīts, tad pēc tā tas izskatās. Ir viens objektīvs rādītājs, kas parāda, ka jau daudzus gadus kaut kas nav kārtībā šeit Salacgrīvā. Veselības inspekcija katru gadu veic peldūdens monitoringu. Jā. Un tur atklājas, ka katru gadu kādā vasaras mēnesī, parasti tas ir jūlijā, kad ir viskarstākais laiks un visi grib iet peldēties, Salacgrīvas pludmalē nav ieteicams peldēties. Vai citreiz pat īsu brīdi ir aizliegts peldēties, dēļ pārāk augstiem E. coli un zarnu enterokoku baktēriju daudzumiem peldūdenī. Tas taču liecina par neattīrītu notekūdeņu ieplūdu jūrā, ka jaunās attīrīšanas iekārtas vienkārši nestrādā kā pienāks. Teiksim tā, viņi nav pavisam neattīrīti, viņiem neatbilst noteikti kāds no kritērijiem. Ja, teiksim, tajā pārskatā mēģināt skatīties, kurš no kritērijiem tas ir un kurš tur to normatīvu pārsniedz, ja, bet tur arī jāskatās. Tajā pārskatā ir tāds jēdziens cilvēku ekvivalents. Jā. Pārskatu tabulā norādīts, ka Salacgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas paredzētas 3832 cilvēku ekvivalentiem. Tas bija plānots uz 2015. gadu, bet 2023. gadā C tabulā aprēķinātais cilvēku ekvivalents ir 8417, kas stipri pārsniedz to jaudu, kam Salacgrīvas attīrīšanas iekārtas ir celtas. Kaut kas dīvains, jo, kā zināms, iedzīvotāju skaits Salacgrīvā tāpat kā visā Latvijā pa šiem gadiem ir samazinājies. Pozitīvus ar te vairs nav. To cilvēku ekvivalentu viņi rēķina nevis pēc cilvēku skaita, viņi rēķina pēc attīrīšanas iekārtā ienākošā piesārņojuma apjoma. Ir tāds piesārņojuma parametrs kā BSP 5, ja? Un tur tā ekvivalents tāda, ka tātad ir valstī oficiāli noteikti, ka viens cilvēks vidēji statistiski rada 60 gramus BSP 5 diennaktī. Ja, un tad attiecīgi pēc tā, ko attīrīšanas iekārtu ienākošajos notekūdeņos noteikti uz BSP daudzumu, viņi rēķina šo savu cilvēku ekvivalentu, un viņš sanāk tāds, kā viņš sanāk. Ja, un tam teiksim, tur
ja viņš ir stipri lielāks nekā iedzīvotājs skaits, tad drīzākais tas ir rūpniecības ietekme. Jā, teiksim, tie paši pārtiks rūpniecība, viņi ir, kā var pasaka, joma, kas var radīt lielu piedevu cilvēku ekvivalentam. Jā, un attiecīgi, ja mēs runājam par saudzību, tad noteikti ir kaut kāda brīvais vilnis šeit ir, jā. Jā. Tur noteikti kaut kāda zila rūpniecība, un ja viņi nodod savus notekūdeņus, kā saka, pilsētas tīklā, tad pilnīgi vienīgi cilvēku ekvivalents var tur izaugt diezgan liels. Jā, teiksim, viņš pat stipri lielāks nekā iedzīvotājs skaits. Tātad Salacgrīvas attīrīšanas iekārtas bija celtas, lai tās attīrītu vidēji 196 000 kubikmetru notekūdeņu gadā. Tā ir skaitā rūpniecības notekūdeņus, apmēram 19 000 kubikmetru gadā. Jā. Un pārskatos var redzēt, ka kopējais notekūdeņu daudzums visus gadus ir mazāks par vidējo 90, 170 kubikmetru gadā, izņemot 21. un 23. gadu, kad bija jātīra 212 000 kubikmetru gadā. Tātad 8% vairāk par vidējo slodzi. Jā. Bet tabulās es redzu to, ka brīvais vilnis pilsētas attīrīšanas iekārtām nodod vidēji 53 000 kubikmetru notekūdeņu gadā. Un tas ir gandrīz 3 reizes vairāk nekā iekārtas spēja attīrīt. Tās spēja attīrīt tikai 19 000 kubikmetru gadā, kā norādīts iekārtu rokas grāmatā. Jā, to es nemāku tik smalki komentēt. Jā, viņiem tā vispārējā schēma tāda, teiksim, ir tāda pilsētas attīrīšanas iekārtas un ir kaut kāds rūpniecības uzņēmums, kas nodod viņām ražošanas notekūdeņus. Tad starp viņiem jābūt kaut kādam līgumam, kas nosaka par to, cik daudz, kādai kvalitātei un tam līdzīgi. Ja, bet šie līgumi parasti nav publiski pieejami, tikai zinu. Tā savstarpējā darīšana starp ražotājiem un notekūdeņu operatoriem. Nu jā, jūsu mājaslapā rakstīts, ka no 2000. līdz 2007. gadam Salacgrīvā saimniekoja 3 notekūdeņu attīrīšanas kantori. Brīvais vilnis, Salacgrīva 95 un Salacgrīvas komunālajie pakalpojumi. Visi 3 kopā jūrā novadīja vidēji 315 000 kubikmetru gadā. It kā attīrīts notekūdeņus. Nu, diez vai tie bija attīrīti, zinot, kas tās vispār bija par attīrīšanas iekārtām. Tā bija problēma toreiz. Jūra tika piesārņota. Bet tas daudzums 1,6 reizes pārsniedz to, ko it kā spēja attīrīt jaunā iekārta. Bez tam abas zivsaimniecības jūrā novadīja arī savus ražošanas notekūdeņus bez attīrīšanas. Toreiz aptuveni 1,4 miljonu kubikmetru gadā. Nu, ar to es gribu teikt, ka projekta izstrādātāji pirms būvēt jaunas attīrīšanas iekārtas varēja taču rūpīgāk izpētīt esošo notekūdeņu apsaimniekošanu Salacgrīvā, jo jau iepriekš tika konstatēti nopietni piesārņojuma apjomi, kurus neviens pienācīgi nerisināja, un līdz ar to jaunais projekts nav sasniedzis gaidīto rezultātu, lai arī tika dēvēts presē par gadsimta celtni. To, es jums pateikt nevaru, kā saka, mans pilnvars un zināšanas beidzas, jā, es tā pa jēdzieniem varu paskaidrot un tam līdzīgi, bet par to, kas tur praksē notiek, kādas viņam tur savstarpējās attiecības, kas to projektējis, cik projektējis un tam līdzīgi, nu tas diemžēl, kā saka, ārpus manas saprašanas un zināšanas. Nu jā, bet no visa konstatētā sanāk tā, ka Salacgrīvas attīrīšanas iekārtas nav paredzēts tam notekūdeņu daudzumam, kāda Salacgrīvā vienmēr bijuši un būs. Ja vien, piemēram, brīvais vilnis nebankrotēs vai arī neuzcels pats savus attīrīšanas iekārtas. Nu, jūsu mājaslapā publiskotajos datos taču ir skaidri un gaiši uzrakstīts, ka pēdējos 2 gadus caur Salacgrīvas attīrīšanas iekārtām jūrā tiek novadīti neattīrīti notekūdeņi. Nu, tātad Salacgrīvas attīrīšanas iekārtas ir paredzētas stipri mazākam notekūdeņu daudzumam nekā ir faktiski. Jā, tāda situācija var gadīties, jā, bet es tur kaut kā pakomentēt vairāk nevaru, diemžēl, jā. Tur, teiksim, jums ir aizdoms, ka tas viss notiek slikti un... Jā, ir slikti, un to es redzu kopš 2009. gada. Salacgrīvas jūrā starp Lauteru attīrīšanas iekārtu un pludmali laiž kanalizāciju.
Un pludmales ūdens monitorings arī uzrāda problēmas, neskatoties uz to, ka ir uzcelta gadsimta celtne par 2,9 miljonu eiro, ko inflācijas kalkulators 25. gadā pielīdzina 4,9 miljonu eiro. Ja teiksim, šīs iekārtas neizpildas šo savus, kā saka, kvalitātes normatīvus, tad tas, kas viņiem var uzlikt kaut kādu sodu vai mēģināt viņus piespiest tur kaut ko darīt, ir valsts vidas dienas. Nu jā, bet man ir sajūta, ka valsts vidas dienests pieslēdz nebūšanas ar Saulesgrīvas notekūdeņa attīrīšanas iekārtām. Jā, jo manā priekšā ir dokumentu mapes, tehniskie projekti, 2006, 2007, 2008 gads, kur vēl notika plānošana, kur vēl notika šo te iekārtu plānošana. Un 2006. gada vides ministrijas sarakstē ar Saulesgrīvas pašvaldību minēts, ka sākotnēji Saulesgrīvas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas bija plānots būvēt pilsētas ziemeļos, neapdzīvotā lauku teritorijā, nevis dienvidos, kur beigās uzbūvēja. Un pie tam Lauteru atklātais novadgrāvis ietek jūrā cauri 2 privātu īpašumiem. Bet sākumā taču bija domāts lauku teritorijā pilnīgi neapdzīvotā vietā. Un otrkārt, novadgrāvim vajadzēja būt slēgtam, nevis atklātam, jo atklātais piesārņos Rīgas jūras līdz, un tā toreiz norādīja vides ministrija. Un treškārt, sākotnēji notekūdeņa attīrīšanas slodze bija paredzēta 6460 cilvēku ekvivalentiem pirmajā kārtā. Bet projektu otrajā kārtā, kad pieslēgs arī labo krastu un zivsaimniecību, tad cilvēku ekvivalentiem bija jābūt 16,000. Taču beigās šī saraksts liecina, ka Saulesgrīvas pašvaldība kaut kādā veidā pārliecināja vides ministriju, ka atklātais novadgrāvis krietni sadārdzinās projektu un ka sadārdzinās arī lielais cilvēku ekvivalents. Un tas tika samazināts uz 3832. Un tas ir 4 reizes mazāks par sākotnēji plānoto. Un rezultātā šī tā dēvētā gadsimta celtne ir uzbūvēta pa lēto. Publiskotās atskaits un dabā redzamais pierāda, ka attīrīšanas iekārtas nestrādā, kā pienāks. Un kā zināms, skopējs maksā 2 reizes, tātad būtībā tagad ir nepieciešams šīs notekūdeņa attīrīšanas iekārtas pārbūvēt, piemērojot faktiskajai notekūdeņa plūsmai un kvalitātei Saulesgrīvā. Lai tad tiešām var teikt, beidzot, ka tās ir leģendāras gadsimta celtnes. Manas pilnvaras tur izbeidzās, ja? Es neko vairāk pateikt nevaru, es neko ietekmēt šajā ziņā nevaru, ja? Teiksim, ja valsts vidas dienas pasaka, ka viss ir kārtībā, nu viņi ir tie, kas kontrolē un kas teiksim, pārauga to, vai tiek ievērot šie normatīvi, ja? Ja ir tā, ka sanāk tā, kā sanāk, ko es varu darīt? Nu žēl, sanāk tā, ka vārnai acīs neknaps, visi zina, ka notekūdeņa attīrīšanas sistēma Saulesgrīvā nestrādā un jūra tiek piesārņot. Jau tagad martā, agrā pavasarī, es jūtu jūrmalā kanalizācijas smaku un redzu nepatīkamu skatu. Teiksim tā, cik es tagad skatos, viņam 23. gada pārskatis atvēra vaļā Saulesgrīvas ūdenim, ja? Tā, tabulā, ka viņi uzrāda tos vielu daudzums, tā, tur suspendētās vielas ir vairāk vai mazāk normā, BSP normā, GSP normā, slāpeklis un fosfors viņiem varētu būt daudz, ja, bet redz, tur ir nians, kad viņi ir zem 10,000 cilvēku ekvivalenti, un viņiem neprasa būtiskus tur slāpekļu fosforu samazinājumus. Esošie normatīvi akti. Jā, viss ir normas robežās, viss tā piesārņošana. Nē, tā kā viņi dēļ tabulā ir norādījuši, ka tātad viņiem šie notekūdeņi ir normatīvi netīri, tātad kaut kādi pārsniegumi ir. Ja? Bet tas kas tieši pārsniedz, cik pārsniedz, to es arī tā ātrumā pateikt nevar. Ja? Slāpeklis fosfors viņiem ir daudz, ja? bet tā kā viņi ir zem 10,000 cilvēku ekvivalenti,
tad viņiem ar to limitēšanu tur ir tā, ne tik stingri, kā būtu, ja viņiem tik tuvāk ekvivalents būtu līdz 10 000, jā. Lūk. Nu, tad mans rezumē ir tāds, ka tās attīrīšanas iekārtas ir paredzēts mazam kādam 300 cilvēku ciematiņam. Nu, ne jau Salacgrīvai un Kuivižiem, kur kopā dzīvo pār pat 2,5 tūkstoši cilvēku un vēl zivju fabrikai. Jā, pēc pārskata tik slikti neizstāst. Pēc pārskata izstāst, ka tāds viņiem vismaz, kā saka, 3800 cilvēku ekvivalentiem viņš ir paredzēts. Jā, ienākošā slodze ir lielāka, kas droši vien ir viens no iemesliem, kāpēc, teiksim, varbūt nav viss tik labi, kā tam vajadzētu būt, jā. Bet, kā saka, es neko vajag izdarīt nevaru, teiksim, es kā saka, mums pie iedēļa pastāstīt un tā, ja valsts dienas tā, ka viss ir kārtībā, viņi ir tie, kas kontrolē atbalstu, nezinu, pēc kaut kāda sūdība valsts dienas tam jārespektē vai kas tāds. Toreiz, kad es izsaucu Bestabū raidījumu 2020. gadā, tad valsts vides dienas beidzot man kaut cik godīgi atbildēja, gan televīzijā, gan vēstulē. Toreiz publiski atzina, ka brīvā viļņa attīrīšanas iekārtas ir novecojuši par 70%, un ka vecās iekārtas ir jādemontē. Un turpmāk brīvajam vilnim jānovad savu notekūdeņu uz pilsētas attīrīšanas iekārtām. Un pateica arī pašu galveno problēmu, ka Salacgrīvas attīrīšanas iekārtas nespēja visus saņemtos notekūdeņus attīrīt atbilstoši normām. Neko pakomentēt Nē, vienkārši ļoti bēdīgi tas viss izskatās, kad cilvēki arī grib redzēt tīru, skaistu zilu jūru, viņi brauc uz siltām zemēm. Viņi jau saprot, ka šita jau nevar, te jau kanalizācijas jūras, krāsa pirmkārt. Bet tas ir normāli. Mums taču it kā saka, ka Latvija ir zaļākā valsts pasaulē. Jā. Vispār neatbilst patiesībai. Šaubīgi ir reizēm, jā, tā sanāk. Jūs tur neko nevarat ietekmēt? Es esmu datu bāzes pārjaudzītājs. Es esmu, kā saka, gandrīz vairāk par informāciju tehnoloģijām un tā, man tā politika, es zinu par visu to, jā, bet es ietekmēt neko nevaru. Cilvēks statistiķis, matemātiķis, teiksim tā. Jā. Nu labi, tad laikam man pagaidām jautājumu vairs nav. Jā. Paldies, tad jā. Valsts vidas dienas ir tas, kas kaut ko reāli izdarīt. Jā, viņam ir, kā saka, rīki un pilnvars. Jā. Viņš runā muti vaļā tikai tā, ka viņam uzsūta Bestabū vai kaut ko vēl trakāk. Tā viņi beidzot sāk runāt. Jā. Video noslēgumā vēlos pievērst jūsu uzmanību nelielam ūdens pārskatam, kas publicēts vides centrs.lv sadaļā 2 ūdens pārskats. Tas saistīts ar ūdens apsaimniekošanu Salacgrīvā, Ganību ielā 4 un Sila ielā 7, kur tātad atrodas šīs te modernās iekārtas, kas tika nodotas eksploatācijā 2009. gadā. Pirmkārt, dīvaini šķiet tas, ka atskaite valstī par jaunajām Salacgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām sākas tikai ar 2012. gadu. Līdz tam nekādu atskaišu nebija. Nav saprotams, ar ko tajā laikā nodarbojās pašvaldības aģentūra Salacgrīvas komunālie pakalpojumi, kas bija tā, kas 2007. gadā pasūtīja un 2009. gadā pieņēma šīs te jaunās modernās iekārtas. Pirmo atskaiti par iekārtu darbību sniedz tolaik tikko dibinātais pašvaldības sijā Salacgrīvas ūdens. Atskaita rāda, ka 2012. gadā tika attīrīti un vidē novadīti tikai 47 000 kubikmetru notekūdeņu gadā. Pārējos notekūdeņus Salacgrīvā joprojām apsaimniekoja akciju sabiedrība Brīvais vilnis, kas 2012. gadā jūrā novadīja 180 000 kubikmetru notekūdeņu gadā. Un tā tas turpinājās līdz 2020. gada 1. septembrim, kad akciju sabiedrības Brīvais vilnis notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
valsts vides dienests atzina par 70% novecojušām un lika tās demontēt. Un uzņēmums turpmāk bija spiests novadīt savus notekūdeņus uz Salacgrīvas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Bet pēc dažām dienām, jau 2020. gada 17. septembrī, atklājās, ka Salacgrīvas attīrīšanas iekārtas nespēja attīrīt visus ienākošos notekūdeņus. Un tādēļ vides dienests uzdeva akciju sabiedrībai Brīvajam Vilnim kaut ko ģeniālu. Viņš uzdeva samazināt ūdens patēriņu, lai nepārslogotu pilsētas attīrīšanas iekārtas. 2023. un 2024. gadā notekūdeņu atskaitēs redzams, ka Salacgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas joprojām netiek galā ar notekūdeņu apjomu, un jūrā tiek novadīti netīri notekūdeņi. Un otra dīvainība ir tā, ka atskaite par dzeramo ūdeni, kas apstrādāts jaunajā atdzelžošanas stacijā, sākas tikai 2014. gadā, vēl vēlāk. Tajā redzams, ka ne jau visu pilsētas dzeramo ūdeni attīra no dzelzs, bet tikai daļu. Un tikai laika posmā no 2016. līdz 19. gadam Sijā Salacgrīvas ūdens atdzelžoja visu dzeramo ūdeni, ko piegādāja klientiem. Taču sākot ar 2021. gadu atkal tiek apstrādāta tikai daļa. Un visbeidzot, pēdējos 2 gadus, 2023. un 2024. gadā, Salacgrīvas iedzīvotāji saņem dzeramo ūdeni no Sila ielas 7 bez jebkādas apstrādes. Nu, pasakiet, salacgrīvieši, ja jūs skatāties šo video, ko jūs par šo visu domājat? Vai jums tas patīk? Tā tam ir jābūt? Nu, un arī būtu interesanti dzirdēt no citām pašvaldībām, ja kāds pakomentētu, nu kā jums tur gāja, jo tas jau bija liels tāds projekts pa visu Latviju. Ne jau tikai Salacgrīvā uzbūvēja jauns un moderns notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vai atdzelžošanas stacijas. Kā jums tur gāja? Vai jums arī tāpat, vai tikai Salacgrīvā tas tā notiek? Vai man vienai tikai tas viss liekas dīvaini? Uzrakstiet komentāros. Paldies par uzmanību!